Reini, čau! Edi, sveiks! Vēlreiz! Šonedēļ jau 18. reizi bez mazliet. Klaud, tu esi Tukumā, First Auto. Godīgi sakot, mēs Tukumā šeit tad esam bijuši uz milžu cīņām. Parasti braucām no Boksa akadēmijas viena otrās sezonas noslēgums bija milžu cīņās arī. Tur nofinišējām un tad parasti tāds garām braucot Tukumam sanāk. Uz Liepāju arī braucot, tad mēs citreiz caur Tukumu, caur Kuldīgi izbraucam un šoreiz ciemos pie tevis. Nu, būs jābrauc biežāk, tagad braucot caur Tuku vienmēr kafiju pie manis. Obligāti! Kaut kādu autiņu, kaut ko uz testu. Paskatīties, jo forši vieta, jo baigi tuvu. Šosēs jau tev pirmīt jau aizkadrā jau teica, brauc garām čiks pusminūtīti, mēs esam pie tevis iekšā laukumā. Es braucot, domāju, cik iet dziļumā, kaut kur raksimies pa kaut kādām nomalēm, bet ļoti patīkam lokācija, ērti. Ātri, ērti un izdevīgi. Galvenais ir izdevīgi. Bet nē, tieši tā, jā, īstenībā mēs esam reāli tuvu ceļam un neieraudzīt mūs diezgan nereāli, man liekas, braucot garām autiņu daudz un reklāma ir, viss ir BMW. Nu, Pauls jūs uzreiz pamanīja, jo brauciet tiekšu, kādi bembīši. Ok, bembīši, kurais ir mīļākais bembīts? Ok, M6. Nopietni, jā, M6 labs modelis. X6 tev nepatīk džipiņš? M? Ok, man arī īstenībā zamās labāk vadīt. M4, M5? Ok, nice. Sports piekarīt, ja? Jā. Labais, nice. Bet, jā, un tātad mēs esam šeit, un mums tev ir jāiedod tāds autiņš, lai tu reāli forši ērti aizbraukt uz cīņu. Lai tev nav tur, zin kā, ka tu sēdi kaut kādā mazā tur aparātā. Sarāvies. Tagad ir tas situācija, ka mums tas zemais nederēs. It kā sportisks, bet mēs esam labā bariņā un mēs būsim vēl vairāk. Mēs aizbraucot uz Liepāju, mums tas bariņš tur paliks lielāks. Būs komandas biedri, būs stūrs, būs treneris, Maks būs arī un būs džeki no zāles, kur pieslēgsies. Tā kā mums tā pārvietošanās būs vajadzīga tādā varbūt netipiskā nestandarta modelītī, varbūt kā ikdienā baigi mēs paši nepārvietojamies, bet šoreiz tāds ekstra pasākums, tāpēc mēs ceram uz tavu nelielu atbalstu un supportu, lai mums šo situāciju mēs varam izrulēt tā, pa skaisto. Un es jau redzu autiņu, kurš ir kā radīts šitādam pasākumam. Tas ir Multivans. Multivans. Vienkārši viņš ir ērts. Varbūt cilvēks aiz domā, kāds Edī būs? Nē. Bet tas nav parasts būs, tas ir maksimāli laba aprīkojuma pa lielam pēdējais. Pirmspēdējais Multivans, pēdējais ir tas mazais, viņš savādāk veidi ir tāds tā kā old school tipa, bet šis ir pirmspēdējais modelis. Viņš ir ļoti interesants autiņš, labi aprīkots, komfortabls. Es pats viņu braucu super ērti. Līdz tu esi izbraukājis jau. Jā, es arī šito tieši notestēju. Tāpēc es pirms tam nebiju baigais fans, bet man šitas iepatikās. Rītīgi aprīkojums tur foršs, visiem būs ērti. Var beņķīšu pagriezt, kā vajag tur visu, ko kā. Maiks būs super nice. Bet citreiz arī kaut kāda M modeli. Var notestēt. Tieši tā. Mēs jau nākot jau paskatījāmies jau krāsu. Paulam bija uzdevums apstīties vispārībā autoplācī. Kuras mašīnas tu skaties vairāk? Kuras noskaties? Un to zaļo, ko mēs skatījāmies? Porsche? Un liela. Perfekto. Bet reāli jau no bērna kājas BMW fans jau. Viss. Nu jā, godīgi pavisam. Nu jā. Tas ir forši. Klau, īstenībā ar ziko es pacienāšu. Ar Blums Power dzēriem. Pirms Uzlādēsimies. Tieši tā. Man jābūt ļoti ieturētā, man vēl jānosvarās šodien, bet es pulsītu no viņa. Super. Ok, smūtīs tātad no piena sūkalām. Excelento. Vai ne? Pauli, vesels tev. Vai ne? Mēs izmēr šos esam arī savā ziņā iecienījuši. No šīs sērijas tur ir vairāk viņiem tie smūtī no smiltenes pienam. Un I like. Viņi ir forši garšīgi. Man viņš liekas tāds naturāls, dabīgs, patīkams. Sportam atzīst, ka šie ir fine. Šos var. Bet īstenībā jautājums, tas ir nopietni. Tur jābūt reāli olām, lai iekāptu ringā iekšā tagad. Tā. Vismaz divas vajag. Divas vajag točni, jo tas nav tāpat vien tur tagad jākāp ringā, viss jāboksē. Tā nav pirmā reize. Tu jau pats arī boksē un zini, ka tas sporta veids ir tāds, kurš prasa stingru mugurkaulu, spēcīgu presi. Tieši tā. Un ļoti labas tādas mentālās spējas. Visi sakārtot sev prātu, neuztraukties lieki, būt tādam nosvērtam, fokusētam uz uzdevumiem, spēt dzirdēt treneri, līdzjutējus, kaut kur nesadegt.
par agru kaut kur no līdzutēji kaut kādas tādas ovācijām, būt tādam piezemētam arī reizē. Tur ļoti daudz tādas gan fiziskās, gan mentālās īpašības, kas savienojās un kuras tev jāspēj caur sevi izlaist un pārvaldīt viņas. Ja tu kaut kur tur paraujies līdzutēji ovācijām, nedzirdi treneri, bums, viss slikti. Kaut kur atkal dzirdi treneri, nedzirdi neko pārējo, nespēj sevi tā kā pozitīvi uzlādēt, atkal slikti. Tur vajag no katras tās pozīcijas paņemt to labāko. Gan no treniņiem, gan no trenera, gan no līdzjutējiem, atbalstītājiem, visu to kopējo savilkt kopā. Un tad tu vari cerēt, nevis cerēt, bet tikai tad būs labs un kvalitatīvs rezultāts. Tieši tā. Jo man liekas, ja tu zini, ka tev ir jāiet uz to cīņu, tu no sevis gribi dabūt labāko. Un tas periods, piemēram, nezinu, tur maksimumu. Tas mēnesis, man liekas, viņš ir diezgan tāds morāli. Tāds saspringtākais ir, tas noslēdzošais mēnesis. Un īsumā jau, lai cik dīvaini neliktos, īsumā jau tuvākajiem tas ir vistrakākais. Pašam tu jau ej uz treniņiem, tur kaut kad dabū pa muti, kaut kad kādam iedod pa muti. Izpild savus fiziskos visus vingrinājumus, tu ej tam procesam cauri, kaut kur tur pagruzies, protams, tad tev treneris ar tevi parunā, tur mentāli sakārto, atkal virzies tālāk. Viss forši, bet tuviniekiem ir vispiņķerīgākais to visu pārlaist un sadzīvot ar to, jo tu atnāc mājās no kāda neveiksmīgāka treniņa un tu tāds skrobīgs un tāds uzvilcies, viss nepatīk, nekas šodien, neko negrib redzēt. Jā. Vienmēr tāda sevis, es pats esmu tāds ārprātīgi prasīgs, gan no sevis un no citiem, varbūt pat vēl vairāk, vai arī no sevis vairāk, es nezinu, kā kur dienu. Bet un tad ir tas saucamais gruzoniņš, pēc treniņa tev kādreiz kaut kas neizdevies, tāds, es neko nemāku, man nekas nesanāk, kāpēc man nesanāk, treneris man tur miljonus reizes jau saka, ko es tur varu nesaprat, viņš tev stāsta, kāpēc tu nesaproti. Un tad jau vakaros, protams, tu esi tāds skrobīgs, nogruzījies, nesaproti pats tur īsti, vajag tev to, nevajag to, vajag iecīnīties, nevajag cīnīties, priekš kam es to daru. Tādas visā laik tādas morālās, mentālās spēlītes, bet tie visi, kur nodarbojas ar cīņu sportu, kaut vai hobija līmenī ļoti labi saproti. Es domāju, arī tu, par ko es runāju. Jo liekas, katru otro treniņu tas treneris saka vienu un to pašu, ko viņš man visu laiku var borēt. Viņš man to stāstīja, ko es daru nepareizi, kāpēc, ko es nesaprotu. Protams. Un īstenībā arī tas jau savā veidā varbūt nedaudz savādāk, bet tas pats arī darbā ir un biznesā. Jo tu uznāk kaut kādi tie momenti, ka tev bez jārā, tur slikts mēnesis, tas šitas, kaut kas aiziet ne tā, kā tu gribi vienu, otru, trešā lieta. Un tad tev liekas, priekš kā man to vajag. Un tas, sāc domāt, un tik līdz palaid tādas domas, tad jānogriež, savācies, muguru taisni, jāiet tālāk. Jāiet tālāk, viņas nevar dziļumā laist iekšā. Tieši tā, tu nevar palaist. Sevi apēdīsi, kā tādu saldo kūciņu vienkārši noņem mās. Tāpēc to nevar. Citreiz vienkārši jāizslēdz ārā galva, jāiet, tev ir mērķis zināms viss un dodies. Un tā kā tu to tagad dari. Jā, super. No sērijas Ālina. Jā, tieši tā. Un es redzu visu to enerģiju, visu tas, kas nāk no tevis. Tu esi stīgā. Tu esi stīgā, tu esi normāli nomočījis. Var redzēt, ka tu esi normāli nomočījis ar savu komandu, savas palīdzību, visu komandu. Tieši tā. Gan ar treneri, gan tieši tā ar dāmu un precīzi un visu kopā. Un tas tieši tā, tas ir mērķis, uz ko iet un forši. Rītā ir cīņa. Rīt ir lielā diena. Šodien satiksim pretinieku, nosvērsimies. Tas jau būs tāds, protams, vienmēr ir tāds challenge, jāpaskatās acīs, jānovērtē fiziskais stāvoklis, mentālais, jo tur var palasīt. Tajā, mēs varam atzīt, un neliels prikols mums tur ir galvā. Grūstīties, negrūstīsimies liek, bet mums ir viena cita interesanta ideja, kur mēs šoreiz izpildīsim. Ja? Mums ir tāds savs vaibiņš, kā mēs ar pretinieku esam šo te savu starpējās attiecības kārtojuši. Veidojuši šo te mēnešu garumā, un tad sestdien sanāk mums ir kulminācija, kad mēs visus šos jautājumus sakārtojam tīri sportiskā ceļā, bet rīt no sērijas mums vēl viens randiņš rīt ir, un tad šodien vēl nosvērsimies, jā. Nice. Būs, jāpieslētās tiešraidēm, jāpaskatās. Labs. Katrā ziņā šis video publicēsies vēlāk, bet mēs jau tā tad redzēsim to jau ātri vien šodien. Redzēsim šodien dzīvajā, iznāks video, varēsim super atskatīties atpakaļ no citiem leņķiem, no citiem rakursiem, kā tas izskatījās reālajā dzīvē. Jā, baigi nice. Klaun, jums ir main cīņa, galvenā cīņa. Lai cik dīvaini, kas tur dīvaini īstenībā visi laikam ir likumsakarīgi, ka tika izziņots, ka mums būs noslēguma vakar galvenā cīņa no šīs tā saucamais main event.
Likās tāds nenormāls pārsteigums un iekšā arī tāds lepnums, ka tas ir piešķirts. Es boksā esmu salīdzinoši mazu laiku, un tas nav mans tāds primārais sportveids, ar ko es aizraujos, ar kuru es nodarbojos tādā dzīves izteiksmē. Bet šie te daži gadi no boksa akadēmijas laikiem, ja tā var teikt, 3 gadus atpakaļ, kad viņi sākās, redz solīt pa solītim. Katru gadu mēs arī Liepājas Fight Nightos piedalāmies. Organizatori katru gadu man ir aicinājuši, un viss šis te līdzjutēju jāatzīst milzīgais atbalsts, un šī te līdzbraukšana gan no Rīgas, Liepājas, Grobiņas cilvēku, kurās lokācijas esmu savu tādas dzīves gadus lielākos, arī no Durbas, kuras es biju tādu pašu agrīnāko bērnību, arī no turienes cilvēki brauc un skatās un atbalsta, un viss tas kopā ir rezultējies tādā izteiksmē, ka šogad, mums ir piešķirta vakar galvenā cīņa, bet jāatzīst arī pretinieks ir mājas darbu izdarījis. Viņš ir gan 24. gan 25. gadā kļuvis par Latvijas čempionu. Tā kā bez superjaudīgiem pretiniekiem arī nebūs nekādas arī galvenās cīņas. Tā kā visiem šiem punktiem ir jāsaliekās kopā. Tev ir jābūt gan interesantam skatītājiem, gan arī tev pretiniekam ir jābūt ar savu vēsturi. Un šajā gadījumā, protams, pretinieks ir uz papīra noteikti krietni advancētāks, prasmīgāks par mani, bet mans iepriekšējās pieredzes boksā un cīņās rāda to, ka arī ar tādiem pieredzējušākiem džekiem var tikt galā. To visu var izdarīt, ja zini, ko tu dari, kā tu dari, ja tev ir mentālais stāvoklis pareizs, ja tavs treneris, man māks ļoti labi sakārto visu to domāšanu, visus instrumentus mēs esam sakārtojuši, lai pretinieki arī varētu arī uzvarēt. To, vai mums tas izdosies, un mums tas izdosies, un tas mums rīt izdosies, slēgsimies klāt un redzēsim, jā. Krūti, jo tieši tāds mentālais viss, man liekas, un ar treniņiem, un ar tātad vīziju, un ar mērķi jau redzam, to visu var izdarīt pa lielam. Tu jau redzi, ka tu to cīņas vinnēsi, un viss. Ar tādu mindset ir jādzīvo. Ar tādu mindset ir jādzīvo un visu. Tāds tu nevar atnākt arī no rīta lauka. Tā es varu būt kaut ko notirgošu šodien. Tā kāda autiņa, tu jau nāc no rīta ar domu, šim ir jāiziet šodien. Jā, šodien jābūt tukšam placim. Bet jā, krūti. Labais. Mums jau tāds ievirzījās, jau gadījis, tā, ka mēs tādā podkāstā tikko. Bet es saprotu to, ka es to nevaru aizspēt, jo tev 4 ir svēršanās, ne? Jā. Jā, tev 4 ir svēršanās. 4 mēs sveramies, tas nozīmē, mums īsumā kaut kādu pusstundu jāprāk medicīniskās pārbaudas, pirms tam viss veselības pārbaudīs, vai viss ir kārtībā, un tad, ķeramies klāt svariem. Super. Tev būs, es domāju, viennozīmīgi jāsavienojas ar mašīnu, jāuzliek kaut kāda dzīves. Tā ir pirmā jau ideja, ko mēs izdarīsim. Mēs nekādus beņus, nekādus klimats, neko neregulēsim. Pirmais ir muzons. Iekāp mašīnā, vai visu var sasinhronizēt ar telefoniem. Mēs uzliksim mūsu spēka dziesmu, kas būs arī mūsu iznāciena dziesmas. Viss jau ir sakārtots telefonos, slēdzamies klāt un testēsim. Krūti. Kas tā pa dziesmu ir? Mums ir īsumā no pagājušā gadā mēs uzsākām sadarbību ar Katrīnu Dimanu, kurā nodrošināja šo te muzikālo pavadījumu mums un dziedāja mums klātienē nākot ārā. Dziesmas nosaukums ir Austošā saule. Un šogad šī dziesma ir, kā varētu teikt, precīzi pārdziedāta. Šī dziesma ir izdota Katrīnas un Precim Beats versijā. Super. Spotifyā? Speciāli, respektīvi, pēc būtības uztaisīts tā kā cover sanāk, cover versija šeit dziesmai. Katrīnas izpildījumā, un varam arī pačukstēt, kad šī dziesmai jau top videoklips. Filmējam materiāli, Katrīna filmē no savas puses, mēs no savas puses, un pēc cīņas arī būs videoklips tieši šai dziesmai, šai versijai par šo te tādu spēka, tādu saviļņojumu dziesmu, kas mums ir, es domāju, ne tikai man, bet vispār mūsu tautai un latviešiem vispār tāda ļoti tuva un tāda tiešām tāda vēseliska, enerģētiska. Spēcīgi, izklausās. Uzliksim multimanā, vai arī viņam tā liekas. Nē, tas ir labs man. Es sajūtu jau no jums, kā jūs nodevāt to info, ka tur ir spēks tajā dziesmā reāli. Izklausās labi. Tur ir ļoti liela enerģētika.
izklausās labi. Tur ir ļoti liela enerģētika. Krūt, klau. Nu, ir jādodas. Ir tas brīdis. Ir tas brīdis, ir jāuzliek pareizā dziesma un ir jādodas uz Liepāju. Let's go. Pau, gatavs? Jā. Kā vēl nekad, vai ne? Jā. Super. Tā kā, draugi mīļie, skatāmies cīņu, ja? Un noteikti tajā momentā būs jāskatās atkārtojums. Nu, par Reinu. Liepāja. Liepāja. Labais. Tev pa lielam bija iespēja izvēlēties jebkuru no autiņiem. Es īstenībā ļoti uzticējos Paulam. Viņam iedeva viss mājaslaps lapas pusītes. Viņš skrīna un skatās. Viņš skatās. Arī drīzumā skatījās varbūt kaut ko. Nu, pirmo pārceļam cīņu. Drīz būs tas autiņš. Vēl pēc 10 gadiem viņam ātrāk vēl nesanāk. Bet īstenībā arī kā variants bija arī S6, vai ne? Es ar Auģikam esmu izinājies, pats tāpēc gribējos kaut ko šoreiz tādu, kas nav bijis. Jā. Kas nav bijis. Un, tu ieminēji uz to busiņu un mēs viņu uzreiz nočekojām. Paskatījāmies vakarā tā daudz vairāk un sapratām, ja šis saies, šis būs kaut kas interesants. Jo te ir komforts, skaties, te mēs parojam vaļā uzreiz. Opā, elektriskās durvis. Ja, te viss te var saregulēt, ja. Viss gaismiņas deg, kur te ir aizmurēja klimats. Nu, viss tā kā pienākās. Tu man liekas, tur stāvs var stāvēt. Let's go. Opā. Kaut kas savādāks, ne? Jā. Nu, kāds sajūtas? Ērti, ne? Jā, tev aizmurēja arī klimata kontroli, kur gaismas, te var viss saslēgt iekšā. Nu, man liekas, un arī var apgriezt sēdi, kaut kā varēja īstenībā. Pastīsimies pēc tam, bet var salikt tā, kad tur sēž un tad face to face sanāk. Atkal pretinieks jāsauc. Jā. Sēžam mašīnā. Vai ne, atkal te tāda var uztaisīt nelielo tādu sarunu iekšā, bet ne jau pa tuvu tur, bet reku, tā. Te viss super īstenībā arī, redz, tā kā automātiņš un man liekas ļoti ērts un ērts autiņš, kas mums te bagažniekā. Mēs ar kaut ko varam ielikt. Mums vajadzēs veselu čupu ar mantām sakrāmēt. Jā, bagažniekā viņam nedaudz mazāk vietas, bet redz, te var... Un te uz augšu. Nē, te nav. Te laikam nē, bet te pa lielam sanāk šitādā veidā, un tad tur īstenībā nav nemaz tik liels jau. Nu, te var samest visas somas, vēl aizmugreves sēdeklīšana. Vispārībā bez streseņa. Nice. Mums te būs mega daudz. Man patīk tonis. Tiešām kaut kā homepage'ā izstāsta bišķiņ savādāks. Tas tonīts tāds gaišāks. Viņš ir tik līdzīgs man šortu tonim. Tā kā savu klaus. Jāsaka fotogrāfam, klau vecozēni kaut kas nav ar toni. Jā, vai nu man telefonā kaut kā ekrāns ir sagaismots tā. Man izstāsta tāds, zin kā kaut kas pa vidu starp šo un starp S6. Bet kaut kāds tāds zilganīgs gandrīz viņš man izstījās. Bet dzīvējā viņš ir skaisti. Man liekas, ka krāsvēl ir ekskluzīvi. Viņš arī Highline komplektācijā, redz, viņam visi tie chromiņi, visi palielam Highlines nozīmē, ka viņš ir pilns. Viņš ir vienkārši ālīna. Jā, viņš ir ālīna palielam. Jā, krāsā vēl plus krāstā. Es ielā šo neesmu redzējis. Mums uz zāli viens džeks brauc multimanu vecāku modelīti, bet tādu melnu brūnē tādu tonīti. Tā kā viņos ir pabūt, bet šis tūnīts ir ļoti simpātisks. Jā, viņš ir tieši tā, kārtīgs tā teikt, brīvdienu auto, vai ne? Ģimene sakā piekšā laižam uz turien un ēd. Šīs nebūs tipiskākās brīvdienas, bet šīs būs brīvdienas mūsu stilā. Tieši tā. Sportisks un svētdien tas jau ir tā kā brīvdienas jau. Jā. Tad jau es domāju, svētdienā gan jau tur kaut ko tu var ēst visu, ko tu gribi, vai ne? Visu. Kas ir pirmais, ko tu ēdīsi svētdien? Zini kā, īstenībā, nezinu kāpēc, bet īstenībā pēc tādām sportiskām aktivitātēm, vispār pēc sacensībām, tīpaši pēc boksinga, tās emocijas tur bijušas kaut kādās debesīs. Nav tā, ka ārprātīgi pat gribas ēst. Kaut kāds laiks paiet, tu to nakti izgulies. Un tikai no rīta celies augšā un tikai tādu kaut ko pa bišķiņu tu sāc tur. Bet tā, ka pārdabiski tur kaut ko kāro, tas man personīgi pat tā baigi nav. Es saku, tās emocijas tādas, tur viss pēc cīņas padzeries ūdeni un tev liekas visu pasauli pie kājām. Tu vari tagad vispār neēst un gadiem dzīvot. Es zinu, es atceros, ka pēc uzcikam, pēc cīņas, man liekas, ar Briedi, kad viņa tīms aizlaid pēc kebabiņa. Pēc kebabiņa, jā. Vai tas ar tāds promo gājiens viņiem bija vai kā? Viņš tiešām ļoti viņu kāroja. Nezinu, tur treneris bija pateicis, tā kā neko. Varbūt tur svaru viņi bija bišķiņi pieturējuši un viņš tur nevarēja atļauties.
Man uz šo reizi tā svars pārdabiski nebija jātur, 2-3 kg jāpagriež nost. Tas ir ok. Cīņas sportā tas vispār nav nekas. Tāpēc līdz ar to es tur tā pārdabiski neko sevi nebadināju, no kaut kā nebija tā jāatsakās. Tā kā šos produktus tā kā vispār necik, es varēju visu tā kā limitētā daudzumā, bet visu pieturēt un līdz ar to tā bez baigā iespringumu. Bet es pieļauju, ja tu tur esi mēnešiem dzīvojis kempā un tev tur treneris pateic šīs tev neder, tā kā cik tu to neredzēsi. Tad varētu būt, ka tu nocīnies, braucam pakaļ kebabam. Es to gribu. Tieši tā. Bet iedomājies, ja būtu jāzaudē kaut kādi, 7 kg. Tas ir nereāli daudz, tur 2 mēnešu laikā. 7 jau ir padaudz. Ir fighteri, kur arī mums nāk uz zāli, kur arī pat 11, 13, 14 kg. Ričards Uzols 17 nodzējis, par no 93 uz 77, 16 kg. Bet kas ir spēku reāli? Spēks grūtāk, baigi grūtāk. Jāzaudē kaut kas bišķiņ. Tur tā meistarība, to nevar vienā piegājienā, tev ir jācīnās entās reizes, tas jādara, lai tos spēku rādītājs saglabātu. Tas ir baigi nopietni. Tas ir tas sarežģītākais, lai tev tas ātrums, spēks, viss fokus, lai smadzeņu darbība tev paliek tāda pēc iespējas kvalitatīvāk, pēc iespējas augstākā līmenī, jo tās svarā zudumi, tās agresīvās tādas svara mešanas ir ļoti, tādas spēku un mentālā resursa ļoti patērējuši. Crazy, tieši tā. Bet, katrā sporta veidā ir sava kaut kāda specifika. Odziņa. Jā, kas to ķermeni vienkārši sūc ārā. Tāds ir sports. Precīzi. Neko, super. Labais. Pa lielam, tu esi tieši svarā, viss ir ok. Arī apēst tagad kaut kā, nezinu, tur burgeri, tad tas neko neizmainīt. Sarunājam, līdz 4 burgeris nēdu. Varbūt pēc tam, bet līdz tam vēl nē, padzīvosim uz ūdeni vēl pāris stundas. Normāli. Būs ok. Tieši tā, super. Ko piesēžamies pie stūrīs? Laižam, lecam iekšā un paga ok. Tā, zinu, ko es izdarīšu, noorganizēšu, saliksim numurs virsū. Jums jāsakonektē pareizā dziesma. Ok, nice. Ļoti. Un Reini, ja kāds izdomā tomēr iegādāties, tad rekur vēl autiņš ir pieejams. Perfekti. Ja kāds pa ceļam, es tāds uzreiz tā. Edijs liks šo jums nodot, jā. Redz, kur auto summiņā. Ka honorārs ir nepieciešams lūk šāds. Precīzi. Ja ne uz šo, tad uz nākamo cīņu lūk šāds, lai multimani var savākt. Vai ne? Es domāju, ka nocitēs gan, man liekas, ka tev varētu arī iepatikties, jo tu zini, kā tu esi aktīvs, sportisks, tev visur ir kaut kāda pasākuma saistībā ar sportu. Man liekas, tas tāds autiņš reāli, kas ir kurā komfortabli ērti un vienmēr forši pārvietoties. Ikdienā padragāties. Viss būtu nolīmēts ar taviem logo, mēmi izstītos, vai ne? Ļoti mēmi. Ok, atslēga ir iekšā, es noorganizēšu, saliksim numurzīmes. Vai šo atstājam? Jā, to vienkārši. Es īstenībā pateikšu nolikšu, lai nemērs tās saliksim numurzīmes, iekārtojies, paņem sakonektē, lai tev tur viss ir ērti. Fancy. Jā, šitas viņiem vēl manuāli. Nē, ļoti labi. Man īstenībā, ja es tā ekstra godīgi teikšu, man ļoti nepatīk mašīnās, kur ir viss tāds tik digitāls, kad pat viss temperatūriņas tu griezot šeit smukjā rociņu, tu vari pagriezt tur pats. Tieši bet tur, kur ekrānos, viss man pilnīgi kaitina, kad viss ir tik digitāls, ka tev nekur nav ne podziņu, viss ir. Man patīk ir tā digitālā pasaule, bet ir arī mehāniskā vēl klāt. Piekrīt. Kad ir sēdeklīts, ka es varu pats pieregulēt, šeit podziņas es varu pats ar rokām, man nav tur, nezinu, visa ekrānā, tur kaut kur nevar uzspiest precīzi, kur tāds tačiņš nenostrādā. Vat patīk ir tā, vēl tausta sajūta, ka tiek mašīnās saglabāta. Tas man patīk un es ceru, ka tas, kamēr mēs vēl par šo pasaulīti mauksim, ka tas nebeigsies. Ka to neizraus ārā līdz pēdējiem. Zigā, viss zem koda, apmēram ieslēdz gaismu, ieved ciparnīcu. Tik ļoti negribētos, lai tas viss aizrauj. Tāpēc tādā vēl taustāmā pasaulē gribētos, lai mašīnās tas paliek. Man tas ļoti patīk. Jā, es tev pilnībā piekrītu, jo mēs diezgan ātri virzamies, ja godīgi pēdējos gados. Tas, kādā ātrumā mēs pārējām tātad uz elektroauto, viss tā digitalizācija, viss pārējais, tur viss ir tačos tagad. Jā, viss ir pieskārienos. Ops, un viņi arī aiztaisās. Nice, ne? Aiziešu pēc numuriem. Šīs ir forši. Šī elektroniskā pasaule, tas ir forši. Tā, pieslēgsimies, ja? Opa! Ops! Numuru virsū, ja? Izkliedz. Nu ir īstais? Jā.
Viss ir, viss skan. Es skatos, kāda viņam mūzikas sistēma ir. Bet man liekas, tas skan ok. Vai ne? Jā, ļoti labi. Būs ok, būs nice. Aiztaisīsim vēl durus tiet, vispār viss noslēgtā. Super. Pagad, tur viss ir ok, tur viss ir super, nice. Nu, Sarkanās lampiņas nemirgo. tas ir labi, jā. Nu, pa lielam jāmočī, vai ne? Skaisti, forši, augsti. Mēs vēl noslēgumā Edijam uz maziņš prezentiņš. Nopietni. Paulito izsniegs tev mazs prezentiņš no mums. Opa, labais. Ja tev nesanāk rīt būt Liepājā vai attālināti, ideāli. tad cīņu skaties obligāti šajā maiciņā. Paldies tev. Tas, lai enerģētiski viss ir kārtībā. Tīm gatavs. Paldies, vecozēni. Labs. Paldies tev Paldies, ļoti. vecozēni. Super, nice. Tā kā, man vajadzētu būt arī cīņā. Es centīšos, ja man sanāks, tas būšu, bet... Ot, ja nesaiet, tas būs online. Es būšu online skriešos, jo tieši... Nu, un pa vidu kaut kādu bildi, vai ne? Varētu atsūtīt, nu, šitā, ja?